Visiem labrīt, prieks visus redzēt. Mums ir varena liela mācekļu skola, ticībā redzu daudz cilvēku. Un, protams, arī visiem tiešajā ētrā labs rīts. Un jūs piesēžat bišķīt savādāk, es nervozē. Rozalīna stāv tur šitā te. Es nezinu, ko man šitā. Kaut kas jādara, ja. Liels vējš, es saprotu tur. Nē, vienkārši es saprotu, kas ir silts ir draudzē. Slava Dievam, ja. Viss jau kārtībā. Beidzam paunoties, kaut kā tur tā, brīnišķīgi, slava Dievam. Draudze, vakar teicu, šodien no rīta ievēroju, vakar bija lūkšanas, Virga iznāca priekšā, es saku, Virga vakar mierīgi lūdza, slava Dievam. Kaut kā, baigi forši bija. Es nopriecājos. Šodien es tikai atšaksnījos, tāpēc, ka vakar uzgāja augšā vēl daudz runu, kaut kur 2 tikai gulēt aizgāja. Bet runa par ko? Par lūkšanām, draugi. Lūkšanas mainās, ja? Vakar mēs parunājām bišķīt. Es gribētu, lai mācekļu skolā katram ir lūkšanu klade. Katram ir klade priekš lūkšanām, kur ir draudzes apsolījumi un tavi personīgie apsolījumi. Ja, lai mums nav lūkšanas tādas haotiskas un uz dullo. Vienmēr viss, kas gatavojās, Ingrīdai vispār jābūt gatavai. Šī gadā tu būs priekšā daudz biežāk nekā visos iepriekšējos 4-5 gados. Ja? Kurš redz, ka Ingrīda atbrauc, saka man, Ingrīda priekšā pataisnā. Tāpēc, ka Ingrīdai ir jāiemācās lūgties, ja? Un vēl Ingrīdai ir jāiedziļinās tajā, ko viņa dara. Nevis tā pa virsu, cibrīt, pudūts, ja? Bet rītīgi, ārklis rokā un rokam. Tāpēc uzlota piedurknes, ja, un tūlīt šitos te uztaisi, un tūlīt būs, ja. Tāpēc viena lieta, pirmā, kas ir, kurai ir jābūt katrā lūkšanā, svētdienā pirms dievkalpojuma, ja, un visur šeit piekdienās, ka mēs lūdzamies, pirmais ir triādes. No triādes piedzimst mājas grupa, tātad mēs to darām priekš tā, lai glābtu cilvēkus, tāpēc, kad, ziniet, kad tā paskaties, tas ir tā, diezgan, cilvēki iet bojā, un mēs kaut kā draudzē, ziniet, esam tā pieraduši, kad, labi, gan jau viņi atnāks, gan jau kāds atvedīs, gan jau kāds, bet neviens neliek roku uz savu sirdi. Ja, jo mums ir pirmām kārtām visiem, es to atkārtošu, jāpasaka, cilvēks, kurš pirmo reizi atnāk uz baznīcu pie mums, atcerieties, viņu nevar vilkt uzreiz iekšā un stāstīt viņam visu bībeles skolu, mācekļu skolu un visu, ko tu zini. Tas ir tas pats, kas no dzemdību nama atvest zīdainīt mājās, un pirmais, kurš tika klāt, sāk stāstīt, mums mājās te tas ir, un šitas ir, un tas, un tu izaugs, un tu darīsi to, un tu šito, viņš sēj. Un tu viņam tur stāst, viņš vispār neko nesaprot. Tāpēc cilvēks pirmais, kurš atnāk, viņam ir droši vien problēmas, ja, un viņš gaida palīdzību. Un tad, ko viņš jautā, mums ir jābūt dzirdīgām ausīm, kad viņš kaut ko jautā, mēs viņam atbildam, ok? Jo, teiksim, viņš ir pilns ar bailēm, ar nesaprašanos, ar kompleksiem, ar vēl visu kaut ko. Un iedomājies, tāds atnāk, pie jums ir tāda brīvība, tu tur sēdi pats kompleksos jau 5 gadu baznīcā. Forši, es arī gribu parunāt. Un viņš tev atrod un saka, klausies, es arī gribētu tā priekšā runāt ar mikrofonu. Un tu tāds pilns ar kompleksiem. Nē, mikrofons, tas ir kur tad ar mikrofonu? Kur tad tev vēl to? Un beigās tu kompleksos un tas cilvēks arī kompleksies. Abi 2 kompleksainie tusē kopā. Un tad tu skaties, kompleksainā mājas grupa veidojās. Bailīgā mājas grupa, jā. Un skaties tādiem, ja. Nē, viņi grib saņemt brīvību. Tāpēc mēs pirmām kārtām lūksim par triādēm. Par jaunu bērniņu piedzimšanu. Un arī triādē, ja, lai jūs arī saprotat visi, arī atkārtošu tik ilgi, kamēr triādēs ir tikai tie, kas ir pusauģi uz jaunekļiem.
tie iet trijādēs. Un mums tādas ir, uz vienas rokas pirkstiem var saskaitīt. Visi trijādēs neies. No trijādes gan veidzās ir, piemēram, no trijādes veidojās mājas grupa. Es un Virģīnija, mēs esam trijādē. Mājas grupā ir Mārīta, mājas grupā ir Ligita, ja? Būs vēl kāds klāt un vēl kāds klāt. No manis un Virģīnijas veidojās mājas grupa, pa kuru ir atbildīga Virģīnija. Mājas grupa. Ja viņai Mārīte vai jebkurš cilvēks kaut kad pieaugs līdz jauneklim un vēlēsies kalpot, tikai tad viņš ies trijādē ar Virģīniju. Saprotiet mani, ja? Pārējie visu laiku ir mājas grupā un pārbaudās. Viņiem dod uzdevumus, viņi kaut ko dara un tur redzi un skaties, kā viņi attīstās. Tā ir trijāde. Tāpēc mēs no sākuma, ja viņi ņēmām visus trijādēs, ja kā tu var paņemt bērniņu trijādē? Viņš pistoli nevar pacelt. Viņš aiziet uz bērnu pasauli, nopirkt burbuļu pistoli, ja, un tev nāk pretī ienaidnieks, viņš tur spricē viņam acīs ziepūdeni. Ja, un domā, kāpēc tas vēlns nemūk projām, ja? Vēlns beigās paņem ziepūdeni un tev pašam pielaiž pilnas acis un tas tā. Sādā. Un pats nemaz neredz, kur viņš ir. Zini, cik forši ir, kad bērniņš sāk lūgties un dzīt vēlnu prom. Pašam atbildības nav, pats neko nemāk, lūgties nemāk. Sādā, es tev sākoju prom! Promi! Aizgāja. Aizmur sādā, un lidojumā bērniņš. Un lido un skatās zilas debesis. Un kad nokrīt melni dubļi. Saproti, kā notiek. Tāpēc jāiemācās lūgt. Un vēl sasaistīt arī, lai sasaistītu vēlnu, ir jābūt svaram. Tu vārdu pateici Jēzus vārdā. Un notiek lietas. Nevis tu vārdu pateici un vēl 10 reizes saki. Pēc tam aizēja mājās, izgājis ārā, sasaistījis vēlnu, aizgāja mājās, vīrs atnāca, sastrīdējās, pasūtīja viņu, nu nāfīgi visus, ja? Un abi divi dabūja no sātana pendeles. Tāpēc, dargie draugi, ir jāiemācās. Es esmu tiešām laimīgs, kad Dievs tīra visus mūs no iekšējiem ienaidniekiem. Atcerieties vienu lietu vēl, lai lūkšanās tu iemācītos lūgtos un darbotos, kas ir vajadzīgs. Koncentrācija uz lūkšanu. Tev jābūt koncentrētam. Viss, kas no malas nost, tev jāiemācās būt atbildīgam, uzņemties atbildību un iemācīties. Un es jau saku, ja tu 5 gadi esi draudzē un esi iemācījis lūgties, tu esi virspusējs cilvēks, tev nav koncentrācijas. Ar atbildību viss jādara. Pašam jāiedziļinās un jāizprot, ko es tādā lūkšanā daru. Kā tas izpaužās? Es pateikšu, kā tas man bija. Kāpēc man vienmēr ir klades, un es cenšos kladēs pierakstīt? Kāpēc? Tāpēc, ka man vajag iedziļināties lūkšanā, man vajag saprast, pa ko es lūdzos. Man vajag nokoncentrēties konkrēti uz mērķi. Un viss, kas saistīts ar lūkšanām, man kādreiz kaut kas atverās, es pierakstu. Kāpēc? Tāpēc, ka kad es lūdzos mājās arī, es ņemu savu kladi, ja man vajag apliecināt, man ir vārds priekš apliecināšanas, es viņu esmu izrakstījis, priekš kā? Lai nostiprinātos. Tāpēc, ka lūkšanās tev jābūt ir nostiprinātam iekšēji. Tev pirmām kārtām jāzina, kad svētais gars, kurš dzīvo tevī, ir lielāks par to valdnieku, šīs pasaules valdnieku vēlnu, kas ir ārpusē. Tāpēc, kad es eju kaut kur, es eju kā tam, kam vara. Krieviski labāk skan. Idu kā vlasti mēši. Man vienalga, kurā telpā es ieju, es zinu, ka tas, kas manī ir lielāks, Dievs, kas manī dzīvo, ir lielāks. Par vienalga kāda cilvēku varu, kur viņš ir. Par vēlna varu, kurš nāk un uzbrūk man. Tas, kas manī ir lielāks. Un es ar vien vairāk un vairāk nostiprinos un pats mācos no tā. Saprotiet? Vēl viena lieta, kas ir, kad tu pieaugsi garā, iekšēji, kad tu zinās uz 100 punktiem, ka Jēzus Kristus, Tēvs, Dēls, Svētais Gars, kurš dzīvo tevī, ir lielāks, tev izmainīsies attieksma. Bailes automātiski atkrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas tevī ir lielāks. Dieva vārds, ko saka, kas mēs esam? Mēs esam dzīvā Dieva templis. Es esmu templis. Manī iekšā dzīvo Dieva gars. Edgarā iekšā dzīvo Dieva gars.
Rozalindā dzīvo, Annā, jebkurā no mums dzīvo Dievu gars. Jo vairāk tu ar viņu veido attiecības, jo vairāk tu nostiprinies vārdā, jo viņš lielāks pieaug. Ko tas nozīmē? Tev stāja parādās. Tu vari nostāties un teikt, es zinu, kas es esmu. Es zinu, ko es pārstāvu. Man ir iekšēji nostāja. Un ja man ir kaut ko jālūdz, es zinu, Dievs, kurš dzīvo manī, viņš dzird mani, viņš pat mana sirds, to es vēl neesmu sācis lūgt. Viņš jau zina, par ko es lūkšu. Tai apziņai ir jābūt manī iekšā, iekšējai apziņai tādai jābūt. Un lūk, ar tādu apziņu es eju uz lūkšanām. Man ir klāte, man nav haotisku lūkšanu, man nav, kad es iesāku lūgt, es lūdzu, teiksim, par trijādi. Kungs svētī trijādi, un lai Dieva gars piepilda visu Latviju, un lai kungs svētī partneru kalpošanu, un lai visi līderi ir svētīti, un trijādi, un tev ir tāds rosovs, ka nevar saprast, ko tu lūdz. Vai tu par Latviju lūdz, vai tu par līderiem lūdz, vai tu par trijādi lūdz, vai tu par draudzi, vai par slavēšanu, tev nāk tā kā no tāda pārpilnības raga, tu pats nekontrolē. Tev no mutes nāk šļūdionis ārā, tu pats nekontrolē. Prāts tev nesaprot, pa ko tu lūdzies. Tev viss ir vienā katlā. Tāda lūkšana ir nulles vērtība viņai ir. Tur nekā nav. Tāpēc arī ir, ja mēs sakoncentrējamies uz kaut ko, tu lūdz par līderiem vai par kalpotājiem, nu tad lūdz par kalpotājiem. Ja tu lūdz par atbrīvošanu vai par to, par dziļumu, nu tad citē vārdu, pa garumu, augstumu, platumu un dziļumu, un tas ir tikai pa vienu virzienu, tu vienā virzienā, jo mēs katru lietu izlūdzam atsevišķi. Ja tu lūdz pa vīru, tad lūdz pa vīru, ja tu lūdz pa bērniem, nu tad pa bērniem. Nevajag visu vienā katlā likt. Kamēr cilvēks draudzē ir jauns maziņš, vēl neko nesaprot, viņam ir šļūdonis lūkšanā, viņam viss pēc kārtas, un mēs pieveram acis dažkārt, kāpēc? Tāpēc, ka viņš tikai mācās, viņam vēl nekā nav. Bet tā, ka tu jau esi 5 gadu un vairāk, un tu audz, un tev tas šļūdons visu laiku turpinās, tad es saprotu, ka tu vienkārši neko nesaproti, tu esi virspusējis, tu neiedziļinies, tev viss ir tā, šaļai vaļai. Nu, mēs nevaram tā. Mēs nevienu cilvēku neizlūksim. Mēs nevienam nepalīdzēsim, ja tu šitādi rīkosies. Tāpēc katrs, kas lūkšanās iet, jo, ja tu esi trijādē, ja tu esi mājas grupā, ja tev ir kaut kāda vēlme kaut kur piedalīties kalpošanā, vienalga kādā, vai tie ir partneri, vai tā ir labdarība, vai tie ir jaunieši, vai tā ir mēdība, vai tas ir, vienalga kur, tev visur ir jābūt konkrētam mērķim, uz kurien tu eji. Un lūkšanās ar Dievu tev ir jābūt attiecībām un konkrētam virzienam, par ko tu lūdz, ar konkrētu vārdu. Saprotiet mani? Tāpēc, dārgie lūdzēji, kas esat vai kas nāk mācīties, Zigmas, tu priekš sevis pieraksti, lai nebūtu tā, ka, es neatceros. Nu tad pierakstu un izlasi, tad tu atcerēsies. Tev arī, lai tev nav virspusēji sēdēšana šitien, atnāc, atsēdēji, aizgāju. Nedēļa pagāja, neko neatceros. Tad nav jēgas nākt sēdēt šitien. Ņem, pieraksti, atzīmē sev un to, ko atceries, otrā dienā piecēlies, neatceries, paņēmi kladi, ieraudzīji, pierakstīji tādu punktu un sāc lūgt par viņu. Un liec sevī iekšā Dievu vārdu. Tev tas ir jādara pašam. Tu neesi nekāds mākslīgais intelekts, ka tev vienu vārdu pateic un tu visu no galvas atcerējies. Mums nevienam tā nav. Mēs visi atgādinam. Lai es šito atcerētos, es mēnesi viņu lasu, mēnesi par viņu lūdzu, un viņš man ieiet iekšā, un tas man notiek automātā. Automātiski man tas notiek. Saproti? Tāpēc vienkārši nesēdi tāpat. Ņem un pieraksti. Nav kur pierakstīt, te uz veikalu nopērc klādi, ņem pilspalu. Jā, protams. Mēs runājam. Tāpēc tas ir, lai nav virspusēji tā sēdēšana, jo tad sanāk, kad gadiem nāk uz mācīgu skolu, neko neatceros. Nu tad pieraksti. Lūdzies. Mēs taču gribam redzēt, virzienu un attīstību. Mēs gribam redzēt, kā tas darbojās. Katram savā dzīvē. Ingrīdai jāredz izaugsmi savā personīgā dzīvē. Ne tādā virspusēji, bet dziļa, ka tu izproti un saproti, kā notiek. Tas pats Taķenai, tas pats Zigmasam, tas pats Virgai, tas pats jauniešiem ir jāsaprot, kas notiek, lai varētu darboties šeit.
Saprotam, ja? Jo nav jēgas mācīties mācību skolā, ja tu rezultātā par to mācekli nekļūsti. Iedomājies? Un tāds banāls salīdzinājums. Tagad sniegs ārā. Kāds nemāk tīrīt sniegu? Tev izgāja un parādīja. Kā tīrīt sniegu? Saprati? Jā, ienāca iekšā, stundu pasēdēja, izgāja ārā sētā. Kā bija jātīra? Es neatceros. Un šitā kādu gadu tev ved ārā. Un tu kādu gadu neko neatceries. Ko tu padomāt par tādu cilvēku? Ka viņš ir ļoti svētīts. Jauns radījums, ja briesmīgs gadījums. Vajag domāt līdzi, tāpēc arī es gribu ļoti, lai mums nākošās mācekļu skolās, ka būs jauni cilvēki, nevis mēs šeit ar sievu visu laiku stāvētu, bet jūs, kas iemācījušies šeit stāvēt un mācīt citus. Tā vajadzētu būt. Jo tas tiešām tā ir. Vakar mums bija saruna ar skolotāju, kāpēc mums tur viss iekavējās, ja ilgāk bija. Skolotāji atbrauc, es te kādu laiku atnācu, Naģa te stāvēja, dziedāju, un te Taķjana ar Annu tur mācījās, un es nāku, es saku, kā ir, kā? Un viņi saka, jā, jau sanāk, jau kaut kas sanāk, lēnāk garā iet uz priekšu. Es saku, tiešām? Viņi saka, jā, es taču esmu skolotāji. Viņi saka, es taču sev pieņemu. Kāda jēga man te nāk kādu mācīt, ja neviens neko nevar iemācīties. Es tik nāku, mācu, mēs tik maksājam. Kā nav rezultātu, tā nav. Neviens nemāk spēlēt, visiem kļūdas. Un šitā, jo mēs jau tās kļūdas neredzam. Taķjana vai Anna tur spēlē, kā spēlē garām, tā skolotāja stop, šita nav tas, te ir tā jāspēlē, te tā. Mēs to neredzam, mēs neesam speciālisti tādā jomā. Skolotāji ir speciālisti, pareizi. Un tagad man arī sanāk, es te jūs mācu kā lūgties, 5 gadu paiet, nemāk iemācīties lūgties. Domāju, ko es ne tā daru? Visi riņķī man tie, kur ir ar manīm, tie māk lūgties. Tur nemāk lūgties, tur nemāk lūgties, tur nemāk lūgties. Saprotiet, kas sanāk? Tu tikai stāsti, viss tikai, muti vaļā, nepieraksta, neiedziļinās. Un rezultāts kāds ir? Kāds ir rezultāts? Ziniet, kā atbildēja viena svētīga māsa, viņa tā. Tā ir, jā. Saproti, tāpēc lūdzu iedziļinamies, ja? Un sekojam līdz katram sava lieta ir jāņem. Pirms Edgars sēž pie pults nosaukumu pierakstīja. Aizgāja mājās internetā salika un skatās, kur kas pa ko atbild. Mēnesis, 2, 3 pagāja, mums profiņš tur sēž. Tāpēc, kad iemācījies visu zinu, ka nav tā, Anna pienāk, viss izdara, un tāpat tās viens sēž, ja? Saprot, katrs mācās un iedziļinās. Tāpēc es šeit šodien es gribu pateikt, draugi, vajag iedziļināties, ja? Tātad, ja cilvēks jauns atnāk uz draudzi, viņš nāk uz mājas grupu, mēs viņu nekur nevelkam. Pirmās 2, 3 nedēļas mēs veidojam attiecības. Lēnāk garā stāstam, kad ir tāda sveicināta jaunā dzīve, ka tev ir jāsaprot vispārībā, kas te notiek. Tas, kas mājas grupā pašam jāpasaka, mums tur piekdienās notiek lūkšanas. Pirmdienās ir kalpotājiem sanāksme, jā. Trešdienā ir mājas grupas. Un vēl viss kaut kas pastāst, kas pa draudz dzīvi notiek, jā. Kad ir tāda partneru kalpošana. Kad ja kādreiz ir grūti, tad var palīdzēt, ja, kaut kur. Un vienkārši veido attiecības ar cilvēku. Un plāns, un tev mājas grupā tiešām var būt 10 un 12 cilvēki. Viņi var būt. Tas nenozīmē, ka tev ar katru jālūdzās ir uzreiz no rīta līdz vakaram. No sākuma viņš tikai iepazīstās. Viņš tik ir, viņš taustās skatās. Un laika gaitā, ka viņš pieaug un saka, ka viņš grib kaut ko vairāk, tad tu var pateikt, ka mums ir arī mācekļu skola. Saprotiet? Tāpēc es gribu, lai jūs katrs to zinātu. Jums tas ir jāzina katram. Tagad jau daudz maz jau kāds zina, agrāk zina, kā bija? Bija tāds laimīgais vārds, ko teica visi cilvēki. Ja kaut kas, tad aiziet pie mācītāja, viņš tev pastāstīs. Aiziet pie mācītāja, kādu maizi nopirkt, aiziet pie mācītāja. Kurā vietā izmazgāt grīdu? Aiziet pie mācītāja, viņš tev pastāstīs. Un mācītājs bija
Vienu kāju tur, otru mācītājs bija nodaļas vadītājs, virtuvē, pa gurķiem atbildēja, par upmaizi, pa baltmaizi, kur to nolikt, kur šito un kā lāpstu pielikt, un vai ielikt vai neielikt. Slavu Dievam, ka tas laiks ir pagājis. Tagad ir otrādīgi. Kā? Nu, pie virgas viņi tev visu pastāstīs. vai vēl kaut kā. Tāpēc draudze ir mūsu, mums ir savs pamats, ja, un mēs viņu paši veidojam. Kas ir draudze? Nu, aiziet pie mācītāja, ne, aiziet pie Ingrīdas, viņi tev pastāstīs. Un tagad viņi tev pastāstīs pārpras virgai. Vai nav tā, ka viņi tev pastāstīs, un tu gribies kosmosā aizlidot? Nu, piemēram, ja. Vai nu aiziet pie Edgara, viņš tev pastāstīs, kas draudzē notiek, vai ne? Bez problēmām. Izies ārā, āslaiks šķūnīt vaļā, iedos tev zilu lāpus un pateiks, ot aiziet pastrādāt, tur zinās, kas ir draudze. Slava Dievam. Tāpēc forši. Mēs paši veidojam vidi. Protams, Dievs visu kontrolē, bet mēs paši veidojam vidi. Atbildīgs par to, vai tu iemācīsies lūgt. Atbildība nav uz mācītāju. Atbildība ir uz tevis paša. Vai tu iemācīsies vai nē? Saproti? Vai tu iedziļināsies Dievu vārdā un caur Dievu vārdu darbosies un pielietos Dievu vārdu savā dzīvē? Atbildība nav uz mācītāju, bet uz tevis paša. Mācītājs dod un parāda, kas jādara, lai virzītos. Tu pieņem un īsteno to savā dzīvē. Tā ir tava atbildība. Ja tu kaut ko neesi iemācījies, tā ir tava atbildība. Tu pieņēmi lēmumu nemācīties. Tu pieņēmi lēmumu neiedziļināties un neizprast lietas būtību līdz galam. Tā ir tava atbildība. Dieva vārds saka, esiet priecīgi vienmēr. Ja? Tu no rīta piecēlies ne no tās kājas. Ja tu nevari ieraudzīt neko priecīgi savā dzīvē, tā ir tava atbildība. Ja tavas domas ir tikai negatīvās un tu skaties, cik viss ir slikti, tā ir tava atbildība. Maini savas domas, atsakies no sliktām domām, pieņem Dievu vārdu domas. Dievu vārds saka, priecājies, ej un priecājies. Izej ārā, nostājies tur, kur daudz cilvēku un sāc priecāties. Un visi teiks, jo, kas tas tāds? Vajag uzprasīt, no kurienes viņš ir. Un tad tev nevajag pateikt, kurā pat adresē, tu tā parādi tikai roku. un viss. Viņi sapratīs, kurā vietā ir lielais prieks. Ne, viņi var arī savādāk saprast, bet viņi izies caur Virģīnijas filtru, es domāju, būs viss kārtībā. Slava Dievam. Tāpēc, dārgie draugi, par lūkšanām. Lūdzu, pierakstiet. Zigmas, tu dzirdēji, ko es tev teicu? Kādā sakarā tu brauc uz skolu, tev nekas nav līdzi? Tu brauc šeit gulēt vai ko tu dari? Ko? Saprotiet, jābūt sagatavotam. Nāksies iet uz veikalu, kurā tu pirki, tur ir kur nopirkt. Jā, uzies, nopirksi sev kladīti, kur pierakstīt visu un pierakstīsi. Saprot, mēs taču ar tevim runājam, es tev teicu, kad mēs atbrauksim, parunāsim, jo es negribēju, ka tu nāc uz skolu, jo nav jēgas, ka tu vienkārši sēdi. Ja tu neiemācies, tu neko nevarēsi iemācīties. Tāpat arī jūs tieši ētrā, jūs dzirdat kaut ko, jums tas ir svarīgi, pierakstiet. Tāpēc, ka lūkšana laikā būs vajadzība, tev nevajadzēs teikt, es nemāku. Tu varēsi to paņemt un pielietot, ja? Tātad, draugi, lūksiet par trijādēm, ja? Virģīnija, lūksiet šorīt. Lūksiet par trijādēm. Mēs par to jau vakar runājam. Katrai trijādei, kura ir jākļūst par mājas grupu. Par jauniem cilvēkiem, ja? Lūksieties. Ingrīda atklās šo sezonu pirmā, nāks un lūksies. Tāpēc, ka Ingrīda, tev ir jāiemācās lūgties, tev ir visi, laiki pagājuši jau, tev ir jāmāk lūgties, caur spiedienu jāmāk iziet, viss praktizēsies un darbosies. Un mums pa dienas vidu vēl būs tāda stunda, ka mēs runāsim par to, kā mēs darbojamies jau tagad šeit, kur mēs ejam, un arī nāks priekšā un lūksies. Un katrs praksē nāks priekšā un lūksies. Tie, kas ir mājās, protams, kas skatās tiešajā ētrā,
neko nevaram izdarīt, ja jūs esat tur, cevišķi variņi, gribētu katru redzēt priekšā, Marijānu priekšā, Ilmāru priekšā, Iraīdu priekšā, lai var palūgties dažādās sfērās, dažādās jomās, jo mēs ejam apsolītā zemē, Dievs mūs atbrīvo no iekšējiem ienaidniekiem, mums jābūt stabiliem, bez raustīšanās, kad nebaidās no mikrofona, kad saka, ja pa to lūdz, tad tieši pa to lūdz, nevis pa visu rajonu, mežiem, kaķiem, zaķiem un vispārējo, ja? Konkrēti mērķi. Ir lūkšanas kā snaiperis. Snaiperis nomērķē uz mērķi, šauj un trāpa. Lūdzējs. Viņam iedod konkrētu virzienu, viņš lūdz, Dievu gars atnāk, Dievu klātbūt ir klāt, viņš trāpa. Dievs paņem to lūkšanu. Mums pats galvenais, kas ir priekšā, tu nāc šeit un demonstrē lūkšanu, kā tu lūdzies mājās. Vai mājās, vai ārā, nav starpība, bet kā tu lūdzies. Lūkšanu rezultātā ir jāatnāk Dieva klātbūtnei, kad Dievs paņēma tavu lūkšanu. Ja Dievs paņem tavu lūkšanu klātbūtni, viss ir kārtībā. Ja Dievs nepaņem tavu lūkšanu, ja klātbūtnes nav, tu lūdzies miesā. Pēc burta rezultāta nebūs. Un tad jautājums ir, ja tu lūdz par savu vīru, vai par saviem radiem, vai par mammu, vai par bērniem, vai par kaimiņu, vai par kādu, ja tu lūdz un Dievs lūkšanu nepieņem, tev rezultāts ir 0. Nav atbildes. Un tad tu saki, piemēram, ir cilvēki, kas saka, es nejūtu Dieva klātbūtni. Nav, viņš pie manis nenāk, es Dievam prasu, viņš nenāk. Saprot, lieta ir kāda. Ja Dievs nenāk, ir lietas, kāpēc viņš nenāk. Pirmais, cilvēks grēko. Ja tu dzīvo grēkā, Dievs nenāks pie tevis lūkšanās. Jo tikai tad, kad tu grēku nožēlo, tikai tad Dieva žēlstība atjaunojās un Dievs izlej. Tas ir viens moments, tas ir garīgiem zīdaiņiem. Otra lieta ir, ka tu esi paaudzies, tu jau esi pusaudzis vai nepaklausīgais droši vien. Dievs, viņš tev liek kaut ko darīt, 100 punkti, un tu to nedari. Un ja tu nedari to, ko Dievs tev liek darīt, Dievs pie tevis nenāks. Otra lieta, draudzē ir kārtība, kas ir ielikta no Dieva, un tev ir jāpakļaujās kaut kur tiem kārtības noteikumiem. Atceries, kārtību draudzē mācītājs Aigars un Naģa ieliek tikai tādu, ko Dievs liek uz sirds, kādas nolikt robežas. Tā ir kārtība. Cits sauc, tā ir sistēma, ja? Es vairāk gribu teikt kārtību. Sistēma dažkārt ir tāda, ka sistēma noveco un tad sanāk ziepes visādīgas. Bet ir kārtība no Dieva, un tev viņai ir jāpakļaujās. Un ja tu viņai nepakļaujies, tu grēko. Tu ej pret kungu. Kas ir tev krāts kā kārtība? Dievs iedeva vārdu, iedeva virzienu, iedeva kārtību, un Dievs atveda cilvēkus. Un cilvēks pieņemot to kārtību, kas ir ielikta, viņš saka, kungs, ok, es darīšu tā. Ja cilvēks nepieņem to kārtību, viņš saka no sirds, kungs, man nepatīk, es negribu to darīt. Un ja tev nepatīk un tu negribi to darīt, bet prasi, lai Dievs nāk pie tevis, tad priekš kā? Viņš jau nenāk. Kopējo vārdu, jā, mēs visi dzirdam, Dievs pieskarās, bet Dievam pirmām kārtām, kas ir paklausība. Ja šeit ir tāda kārtība, ir mājas grupas, ir jābūt mājas grupās, mēs nākam uz mājas grupu. Kāpēc mēs nākam uz mājas grupu? Mēs nākam dzirdēt Dievu, mēs nākam mācīties, un mēs nākam to pielietot savā dzīvē. Tāpēc es nāku uz mājas grupu. Es klausījos svētdienu dievkalpojumu, un kaut kādu niansi es nesapratu. Kur es to varu uzprasīt? Mājas grupā. Priekš kā? Vienkārši, lai zinātu. Pirmais, lai zinātu, otrais, lai izprastu, trešais, lai pielietotu savā dzīvē. Ja es nāku uz mājas grupu un tik un tā to dzīvē nepielietoju, meklēju tikai pārdabiskas lietas, lai tikai ar viņu klātbūt, lai tik Dievs nāk, pats neko darīt negribu, rezultāta nebūs. Tāpēc, draugi, katrs ik viens ir pats atbildīgs par savu dzīvi.
Taķena par savu dzīvi, Zigmas par savu dzīvi. Ja Zigmas nemainās, nebūs rezultāta. Tu tur vari gavēt 40 dienas, 100 dienas. Tu tur vari brēkt, liekt, teikt, kāpēc tu, kungs, nenāc pie manis. Tāpēc, ka tu neklausi un neesi pakārtojis sevi Dievu vārdam. Tas ir jāsaprot. Katram ikvienam. Kāpēc lūkšanā nav atbildes? Tu esi nepaklausīgs. Galvenais, lai nākšana uz draudzi nepārvēršās par to tiem, kam pāri 40, 50, 60, 70 nav kur iet, eju uz draudzi. Iet uz sešu draudzē. Draudzi tā nav tusiņa vieta. Draudzi tā ir vieta, kur Dievs satiekās ar cilvēku un maina cilvēku, lai sagatavotu to cilvēku priekš mūžības, lai tu ieiet Dievu valstībā. Tāpēc šeit jāmainās tev ir. Kāpēc ir apgraizīšana? Kāpēc mums ir jāapgraizās? Kāpēc mums sliktam ir jāatkrīt un Dievam mums ir jāpārmaina tiešām par jauniem radījumiem? Tāpēc, ka debesu valstībā tu ar vecām raksturu īpašībām un ar veco raksturu tu tur neieies vienkārši. Bībele saka, ka nekas nesvēts, nešķīsts, tur neieies. Tad lūdzu, draugs, mainies, lai nav tā, ka tu visu mūžu nosēdēji draudzē un tā arī neizmainies un tā arī trāpīja ne tur, kur vajag. Un tas ir ļoti nopietni. Un katrs atceries atbildību par ieiešanu Dievu valstībā ir uz tevis, nevis uz Dieva. Dievs tevi izglāba, jā. Viņš nomira pie krusta par tevi. Viņš paņēma tavus grēkus, visus lāstus, visu nepaklausību, visu viņš paņēma. Bet tu šeit mainies, tu šeit kāp virsū, ka tev saka un tev nepatīk, tu kāp virsū un dari un samierini sevi. Tu to dari šeit. Dievs visu pie krusta izdarīja. Tev viss pienākās bez maksas. Bet šeit darbs ar sevīm, ko Dieva vārds saka, iedziļinies sevī un mācībā un dari to patstāvīgi. Tā tu sevi izglābsi un tos, kas klausās tevi. Tāpēc, draugi, Zigmas, Ingrīda, Taķjana, Anna, Edgars un pārējie visi. Jums jāstrādā ar sevi. Jāmācās, un tad arī lūkšanas darbosies. Jāmācās lūgties. Ok? Jūs man saprotat? Virgi sasāšu tik ladi. Šeit ir par ko lūgties. Ja? Mums vajadzētu, kurš varētu spēlēt priekšā. Tu pagaidām pasēdi, ja mēs iesāksim. Es vienkārši uzaicināšu. Nu, kurš nāks spēlēt? Aleluja. Slavu tev, kungs. Slavu tev, kungs. Zigmas, tu droši aizēj un nopēc kladi. Neej gar kameru. Nu, taču, saproti, gar otru pusi. Jā, lai var atceries to vienreiz uz visiem laikiem. Veikals ir pat blakām un būs 11. sāksies... Nu, varbūt bišķīt pār 10, 15 pār 11 sāksies mācības, lai tu esi klāt, lai tu var pierakstīt, lai tu pēc tam man neteikti, ka tu neko neatceries. Slavu Dievam, jā. Tieši tāpatās arī, mums ir Mārīte. Bija jābūt uz lūkšanām šeit, no rīta. Ko es redzu? Lūkšanu nav, pliks vārds. Kas notiek? Burts nokauj, gars dar dzīvi. Burts ir, gara nav. Tur kaut kas būs, nekas nebūs. Tas ir vienkārši jāsaprot. Ir jābūt savai kārtībai. Es atceros, kā mūs mācīja, ka mēs braucām. Nekad neaizmirsīšu, pirmo reizi aizbraucu. Ilgāk tur tuvotējos, paturējos. Pēc tam parunāju vēl cilvēkiem. Iesākās jau kalpojums, ej iekšā kārtībnieks priekšā. Saka, bija jābūt līdz cikiem. Un visu pusotru stundu nosēdēju pie durvīm. Neviens man iekšā neielaida.
Mācība bija uz visu mūžu, skaidrs bija. Labāk 5 minūtes ātrāk nekā nokavēt. Nokavēt iekšā netiec. Pie mums būs tieši tāpat. Nokavēji, sēdi virtuvē, skaties TV, iekšā zālē tur nenāks. Vienkārši ir jābūt vienreiz kārtībai. Un tad es saprotu, mācītājs tāds un mācītājs šitāds un tā. Problēma tevī nav kārtības, nekas nesanāks. Un mums arī varēja tur iet skaidroties, jā, es 100 eiro samaksāju, lai mācītos, ja? Laikā, davai iekšā. Atceries? Tā mūs audzināja. Tagad te viss atļaus, gribu, nāku, sēžu kaut kur, lieru pats leduskapī, daros kaut ko. Zālē sen jābūt ir. Brauc laikā visu. Tāpēc mums būs kārtība. Pasties uz sevīm spogulī, kuram ir, kurš mājās tiešā ētrā. Pasmēļ, saka, man patīk kārtība. Tiešā ētrā, zin kā ir? Nākotnē tiešā ētrā, mēs jau redzam, kurš šeit tiešā ētrā pieslēdzās, tad atslēdzās. Nākošajā reizē, kad mums operatori pieaugs un būs daudz gudrāki, iemācīsies, mums nebūs silkas uz kopējiem mācekļiem. Katram atsevišķi tiks iedot. Esi? Ne tā, tev aizsūta. Neesi knilkts un tu neredzi neko. Es tik uz to aizskrēju, neko podiņu vajadzēja paņemt līdzi. Saproti? Tas tā ir. Tas mūs iemāca pie kārtības. Un man patīk kā cilvēki, kas ir nebrīvi, viņi saka, tā taču ir totālā kontrole. Nē, tā taču ir totālā kārtība. Tā ir kārtība, katram ir jāiemācās. Vai ne? Tie, kas jau zina, kas ir to pudu sāls apēduši, tie teiks, jā, mums arī tā bija. Tie, kas vēl nav tuvojušies krustam, tiem visiem ir totālā kontrole. Tie, kuri nav, ja tie, kas ir jau uz krusta, jau tie saprot, kārtībai jābūt viss kārtībā, vai ne? Ok, labi. Mēs lūksimies, es palūkšu par mācekļu skolu, lai Dievu garš šeit darbojās, ja? Un Virga, tu nāks un lūksies, te par trijādēm, te ir sarakstīts, ja? Un tam līdzīgi. Tev ir jābūt tādai pašai kladei. Tev būs, ja? Un katram ikvienam ir jābūt kladei, lai viņš zina, par ko ir lūkšanas, lai nav tā, jā, par to arī bija jālūdz. Oi, es nezināju. Ja, tāpēc tas ir ceļš vadītājiem, jāzina. Tie, kas ir kalpošanā sēž, ja, katrs, kurš grib attīstīties, jums tas ir jāzina. Jo, ja jūs iemācīsieties, ko nozīmē, ka tu zini, tev ir ieroči, tu esi apbruņots. Tu zini, kas ir jādara. Ja tu neesi apbruņots, tu esi tā kā tāda baltā vārna. Neko tu nezini, ja? Bet, ja tu zini, tu neesi melnā vārna, vispār vārnas lido ar vārņiem, ērgļi ar ērgļiem. Amen?